Liepājā netrūkst veiksmes stāstu un pilsētas uzņemtais kurs ekonomikas attīstībā ir pareizs. Šādu atziņu pēc tikšanās ar Liepājas uzņēmējiem, pašvaldības un speciālās ekonomiskās zonas vadības pārstāvjiem pauda ministru prezidente Evika Siliņa. Aprīļa sākumā viņa Liepāju apmeklēja oficiālā vizītē, klātienē iepazīstot vietējos ražotājus un apspriežot iecerētos attīstības projektus. Viens no tiem, piemēram, ir prāmju piestātnes rekonstrukcija Liepājas ostā. Tās veicinātu prāmju satiksmi, kravu plūsmu, kā arī palīdzētu atvērt jaunus maršrutus Skandināvijas virzienā. Mēs esam saņēmuši valdības atbalstu un ir finansējums projektēšanai. Projektēšana, protams, precīzāk parādīs tos apjomus, cik tam vajadzētu indikatīvi maksāt. Bet tā apmēram mēs nojaušam, ka mums būtu vajadzīgi apmēram 12 miljonu. Domāju, vienkārši nākamajā fonda periodā ir jāskatās, ko mēs vēl varam atrast, lai varētu šo infrastruktūras objektu realizēt. Jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums eksports augtu, lai uzņēmējdarbība attīstītos. Manuprāt, par to īpaši tādu lielu bažu nevajadzētu būt. Ja pirmā daļa jau finansējuma ir atrasta, jāatrod arī nākamais. Uz valsts atbalstu tiek cerēts vēl vairāku Liepājai svarīgu projektu realizācijā. Domājot par mūsdienīgiem enerģijas ieguves veidiem, attīstās atkrastes vēja parku ideja. Līdz ar to Liepājā tiek plānota to atbalsta bāzes būvniecība, ūdeņraža ražošana un citi vērienīgi projekti. Te jau ir valsts mēroga jautājumi, kuri vienkārši nobāzējuši šeit Liepājā, bet kur mums vajag visas Latvijas valdības iestājas. Premjera arī apstiprināja, ka tiek plānots šādiem lieliem strateģiskiem projektiem veidot atsevišķu vadības vai koordinācijas padomu, kur vadītu premjeri un kur būtu attiecīgi iesaistīti visi atbildīgie ministri, lai šādiem projektiem noņemtu arī kādus birokrātiskos šķēršļus jo tās tiešām ir ļoti liela mēroga investīcijas. Ir jāmeklē, kā mēs varam piesaistīt vai Eiropas finansējumu, vai privāto finansējumu, jo skaidrs, ka valsts budžetā šobrīd tāda līdzekļa vienkārši nav. Iecerētie industrializācijas projekti Liepājas ostai nākotnē dos jaunas kravas, tomēr līdz tam vēl jāgaida vairāki gadi. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei aktuāli vēl kādu laiku saglabāt līdzšinējos kravu tranzīta virzienus un savienojumu ar Krievijas dzelzceļu. Vēl jau ir arī Āzijas virziens, kur ir Kazahija, kas ir vēlams sadarbības partneris Eiropas Savienībai un arī Amerikai. Tā ir arī Ķīnas virziens, Uzbekija, un tas viss nāk caur Krieviju. Tā kā šis jautājums ir diezgan komplekss. Viens ir mazināt sadarbību ar Krieviju, un otrs ir, vai šis solis nepavelk aiz sevīm tā, ka vispār tiek aizslēgts jebkāds tranzīta koridors. Labi, var jau runāt par dažādām iespējām, industrializēt ostas, un to jau Liepāja, mēs jau to diezgan intensīvi darām, bet tas ir diezgan liels laiks vajadzīgs, lai pārstrukturētos. Un mums ir jābūt plānam, kādā veidā to darīt pakāpeniski, lai esošie darbi un esošās darba vietas tiktu saglabātas un tad prātīgi viņas attiecīgi varētu pārveidot uz kādiem jauniem biznesiem, jauniem projektiem. Jau izskanējis, ka premjera satiksmes ministrijai un ekonomikas ministrijai uzdevusi 2 mēnešu laikā sagatavot vairākus scenārijus, kā kravu tranzīta nozare varētu pārorientēties, iztiekot bez Krievijas un Baltkrievijas tirgus, cik tas varētu izmaksāt un kādi ir iespējamie riski. Tad arī varētu runāt par iespējamu atbalstu nozarei no valsts puses.